tad mainīt arī atbalstu. Stādies priekšā, kā tu esi. Godātie cilvēki, es gribu iesākt ar dzejoli. Dzejoli man aizrauga, esmu pārliecināts, ka arī tas jums būs ļoti saprotams un tuvs. Šķeļapziņu, kā murgs un lās, Dombrovska veidots veiksmes stāsts. Ko blefo rūšķošs silis balss? Šī nav ne Latvija, ne valsts, par kuru tauta stāv un krīt. Kaut zobiem plēst un pīšļos mīt. Laiks trulos kretīnus, kas to ar veiksmes stāstu apzīmē. Mīļie cilvēki, ļoti labi, kā jūs atnācāt protestēt pret eiro. Aiz mums, jūs ziniet, visa lielākā latviešu tautas daļa ir, bet kāda teica iepriekšē runātāji, nav pa ko pat aizbraukt uz šeit. Nav kam, un viņam būtībā viss mūsu pikats tikai par labu. Viņi parādīs tikai, ka redziet, mums te viss kārtībā, jūs te maza daļiņa esat atnākuši protestēt. Tāpēc es piedāvāju 4. maijā, tā saucamajā Latvijas neatkarības pasludināšanas dienā, visiem, neskatīt uz tautību un rasi un pārējo, atnākt un izteikt, parādīt savu klātu, kā 89. gadā mēs tur bijām. Pateikt, ka šī valsts tā mums Latvijas sapņu. Tad to mēs parādīsim, ka šī valsts neatbilst mūsu interesēm nekā. Atnāciet, veiksim nevardarbību Latvijas varas maiņu, izvēlēsim savus alternatīvo valdību. Viss līdz laikam mums sagatavots, mūsu cilvēki visur zināmie, sevi parādījušie, kas ir par valsti. Tā ka lūdzu, gatavojieties, ņemiet, sauciet 7. maijā 12:00 pretī okupācijas muzejam. Daugavpilsā. Veiksmīgi, bet šitas nav tas pareizais ceļš. Cienījamie klātesošie, es gribu atgādināt par kādu ļoti nozīmīgu jubileju, kur būs 13. februārī. Tas ir pēc 2 nedēļām. 1993. gada 13. februārī Jūrmalā, Lielupē viesnīcā Jūrmalā, sanāca slepena tikšanās trimdas PBLA pārstāvi, kas bija tolaik augstākās padomas deputāti. Un augstākās padomas deputāti komunistiskās nomenklatūras pārstāvi. Tur bija Meirovics, tur bija Gorbunovs, Daudišs. Un viņi šajā sanāksmē vienojās par kopīgu sadarbību un par Kluba 21 izveidu, kas vēlāk pārtapa par Latvijas ceļu. Protams, oficiālā vēsture noklusē, bet mēģināsim kaut kā apdomāt, kā mēs varētu atzīmēt šo kauspilno jubileju. Un mēs redzam, kāds ir šīs vienošanās rezultāts. Izveidojās Latvijas ceļš, kurš ieguva vairākumu, un Saeimā darbojās Latvijas ceļu balsošanas mašīna, kad frakcijas vadītājiem paceļot uz augšu īkšķi vai nolaižot. Šim žestam sekoja saviem balsojumiem pārējie deputāti. Sekoja valsts izlaupīšana, privatizācija, ekonomikas liberalizācija, brīvā tirgus atvēršana ārzemju ražojumiem, vietējo ražotāju izspiešana no tirgus. Un šeit ir rezultāts, kādu mēs redzam pēc 20 gadiem. Un šī vienošanās ievadīja PBLA sadarbību ar Latvijas komunistiem, ar LPSR VDK, ar tās priekšsēdētāju Edmundu Johansonu. Un
līdz ar to tika nostumts pie malas Latvijas pilsoņu vēlētais pilsoņu kongress. Un tālāk jau visa lieta aizgāja augstākās padomes iepriekšējā ceļā. Paldies! No labs, zaļā. Kaut arī mēs esam palikuši puse no tautas. Mūsu priekšstāvi to ir panākuši. Kaut arī mēs esam puse palikuši. Un tomēr mums ir pēdējais vārds. Mums ir jāpanāk, ka mēs varam viņu pateikt. Labdien, drauги! Придется голосом говорить. Я с Латгалии приехал. Голосуйте против евро. Вас тянут в такую яму, что потом никому хорошо не покажется. Это же обращение касается и полицейских. Тоже присоединяйтесь, подходите сюда и вставайте в ряды. Потому что дело касается всех. Если сейчас мы этого не сделаем, причем мы, я подразумеваю, не то, что нас делят там эти линдерманы с Райвисом Тиндерсом, да, они нас делят вот так. Правительство делит вот так вот, по социальному положению, по статусу. В Латгалии очень большое количество людей, которые работают за 100 лат. Бабрикс дал в своем интервью этому оценку. Только дураки работают за 100 лат. Вы помните это его выражение? Да. Да. Вот. Так вот, они делят нас и так, и так. Поэтому, вопреки их желаниям, мы должны объединиться. Русские, латыши, белорусы, украинцы. Почему? Потому что депутаты в своей возне за свои депутатские места и за портфели министерские, они не понимают, что им вот так вот морковку перед ними тянут, что вот давайте, давайте, народик ваш вот так вот поделите. Латвия сейчас рапортует, что успешно покрыли долг международных кредиторов. За счет чего? За счет перекредитации. То есть взяли деньги еще большие, под еще большие проценты и перекрыли предыдущий долг. И сколько он времени будет расти, а потом повесят на каждого. Разделят независимо от национальности, независимо от статуса. Значит, будет человек, если ему нечего давать, заберут квартиру. Я уверен в этом. Поэтому я вас призываю всех, и полицейских тоже, будьте бдительны и будьте умными, думайте. Пожалуйста, ради Бога, думайте, куда нас тащат. Всего доброго. Спасибо за внимание. Nu, kāpēc tad šodien mēs esam šeit sapulcējušies? Tāpēc, ka ar mums ir tālu nav kārtībā. Mēs grimstam kā titānis un ļaujam sevi gremdēt. Eiropa grimst, Bābele grimst, dūmi veļās, bet mums jālec uz šī kuģa virsū. Kamerūns tagad apspriež jautājumu, vai Lielbritānijā no jāizstājās no Eiropas Savienības. Bet mums jālec iekšā Eiropas Savienībā. Par katru varu, par katru spēku tas mums jāizdara viņu monetārajā sistēmā. Ar ko Lats ir slikts? Kam viņš traucē? Kāds ir ieguvums? Ir aplēsts, ka eiro ieviešana Latvijai var izmaksāt miljardu. Mēs esam jau tā parādā, vairāk kā 5 miljardus, kopā 40 miljardus. Mēs sākām neatkarību bez parāda, bez neviena santīma. Praktiski 10 gadus mēs esam Eiropas Savienībā, ko mēs esam ieguvuši. Neko! Nabadzību! Mēs esam nabadzīgākā valsts Eiropā. Mēs esam iedīgi parādu jūgā vērtībā uz neatdodamām summām
kuras neseks pat mūsu bērnu mazbērni. Mēs esam to izcīnījuši, ka mūsu tauta ir zaudējusi 10% no visiem saviem iedzīvotājiem. Tas nav pat veids divu iepriekšējo karu laikā. To sauc par brīnumu ekonomisko izrāvienu. 900,000 cilvēku Latvijā dzīvo nabadzībā, no kuriem 40% dzīvo kritiskajā nabadzībā. Tas nozīmē, ka viņi nespēja nodrošināt savu elementārāko eksistenciālo līmeni. Kāpēc mēs esam šeit sanākuši? Mēs esam brīvā demokrātiskā Eiropā. Mēs dzīvojam brīvā neatkarīgā demokrātiskā Latvijā. Tad man ir jautājums, kur ir demokrātija? Un kāda tad ir demokrātija? Ja tautai neļaudot iespēju referendumam par svešas okupācijas naudas ieviešanu valstī, tad tā nav demokrātija. Tā ir diktatūra. Un mēs pieprasam demokrātiju visas Latvijas, visas Eiropas, visas pasaules priekšā. Mēs pieprasam demokrātiju. Mēs pieprasam referendumu. Un vēl mēs pieprasam tos līdzekļus miljonus un vairāk eiro, kas ir iedalīti eiro reklamēšanai Latvijā, saucamā izskaidrošanai, sadalīt uz pusēm. Puse tie, kas tur reklamē eiro, un puse tiem, kas saka, ka eiro nevajag. Latvijas radio un televīzijai ir izdalīti 30,000 lati, lai reklamētu eiro, lai tautai skalotu smadzenes, lai cilvēkus zambētu un panāktu tādus pašus rezultātus, kā savā laikā izdarīja Tautas partija, ka tauta novēlēja par tiem, kas visvairāk līdzekļus bija iegāzuši aģitācijas kampaņā Saeimas vēlēšanās, un tā viņi kļuva par noteicējiem Latvijas varā. Tā bija. Tagad viņi grib izdarīt to pašu. Un tieši tāpēc pirmais, ko mēs šodien pieprasām, ir referendumu! 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 Demokrātiju! 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 Ja šī ir diktatūra, tad ko tautas dara ar diktatūrām? Kā? Ja mēs esam Eiropas Savienībā, tad šī savienība mums neder, jo tajā nav demokrātijas. Šī Eiropas Savienība tautai, latviešu tautai, ir bīstama. Viņa ved Latvijas nāciju uz iznīcību. Tāpēc mums ir aktuāls jautājums ne tikai par eiro neieviešanu, bet mums ir aktuāls jautājums par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tā nav savienība. Tā ir vara, tā ir kurā vājākos samīn stiprākais. Tā ir Kipra, Spānija, Grieķija. Kipra jau bija paziņojusi defaultu. Ja pārties laikā viņai neiepludinās 350 miljonu eiro. Kipra savu nacionalitāti jau savus kultūras liesai pazaudējusi. Globalizācija iet pāri savu kāpurķēdi, noslīcina visu, nolauž, nogudina visu. Cilvēki paliek bez ausīm, bez acīm, bez sirds. Viņi kļūst ļauni, vienaldzīgi pret visu, kas notiek. Tiek kultivēts seks un nauda. Tas ir krūtā. Kas mums ir augšā sēž? Kāpēc viņi nedod mums demokrātiju? Tāpēc, ka viņi var